Tātad pieteikums Honkongas pastāvīgā iedzīvotāja statusam un atbilde nav tāda, kā cerēts. Jā, tā gadās. Bet ziniet, tas vēl nav ceļa gals. Pastāv konkrēts process, kā lēmumu var pārsūdzēt, un šajā apskatā mēs tam iziesim cauri, soli pa solim. Tā kā ķersimies klāt. Saņemt atteikumu pastāvīgā iedzīvotāja statusam, jā, tas bez šaubām var pamatīgi apbēdināt. Tas ir pilnīgi saprotams, bet lūk, svarīgākais, kas jāatcerās, pastāv pilnīgas tiesības šo lēmumu apstrīdēt, un tam ir paredzēts oficiāls process. Labi, lūk, kā mēs tam visam pieiesim. Esam visu sadalījuši 5 galvenajās daļās. Sāksim ar pašiem pamatiem, kā vispār var apstrīdēt lēmumu. Tad parunāsim par pašu tribunālu, iziesim cauri procesam soli pa solim, apskatīsim, kā pierādīt savu taisnību, un beigās, protams, kur meklēt palīdzību. Viss skaidri un pa punktiem. Tātad sāksim ar pašu galveno. Lielais jautājums, vai šo lēmumu vispār var pārsūdzēt? Noskaidrosim, kurš tad īsti ir tiesīgs visu šo procesu uzsākt. Likums šajā ziņā ir patiesībā ļoti skaidrs. Tas paredz iespēju rīkoties jebkurai personai, kura, tā teikt, ir neapmierināta ar lēmumu. Nu, ko tas nozīmē vienkāršā valodā? Būtībā, ja pieteikums ir noraidīts vai kārta anulēta, pats likums dod oficiālas tiesības to pārsūdzēt. Var teikt, ka likums ir paredzējis šādu drošības mehānismu iespēju aizstāvēt savu pozīciju. Labi, tātad pārsūdzēt var. Lieliski. Bet kurš tad īsti šo lietu izskatīs? Kurš pieņems lēmumu? Apskatīsim konkrēto iestādi, kas ir atbildīga par šiem apelācijas procesiem. Šīs apelācijas izskata personu reģistrācijas tribunāls. Un lūk, šis ir patiešām svarīgs punkts. Šis tribunāls ir neatkarīga iestāde. Kāpēc tas ir tik būtiski? Tas nozīmē, ka lieta tiek aplūkota no jauna ar objektīvu skatu, kas ir, absolūti nepieciešams, lai nodrošinātu godīgu izskatīšanos. Un, ja runājam par praktiskām lietām, šeit ir viņu adresi. Tribunāls atrodas Easttown Building ēkā, Lockhart Road ielā, pašā Vančai rajonā. Šo adresi ir vērts piefiksēt ne tikai dokumentu sūtīšanai, bet arī gadījumam, ja būs jāierodas uz sēdi klātienē. Labi, tagad ķeramies pie paša kodola. Kā soli pa solim notiek apelācijas process. Iesim cauri visam laika grafikam, sākot no brīža, kad tiek nolemts pārsūdzēt, līdz pat pašam gala lēmumam. Tātad, viss process norit 5 galvenajos posmos. Pirmais solis, protams, jāspēr pašam apelācijas iesniedzējiem, jāiesniedz rakstisks apelācijas paziņojums. Kas notiek tālāk? Otrajā solī tribunāls par to paziņo reģistrācijas komisāram. Pēc tam, trešajā solī, komisārs sagatavo un iesniedz lietas kopsavilkumu. Tālāk, 4. posms, tiek noteikts datums mutvārdu sēdei. Un visbeidzot, pats galvenais 5. solis, tribunāls pieņem savu galīgo lēmumu. Un lūk, kas ir nomierinoši. Process ir veidots tā, lai būtu cik vien iespējams ātrs. Noteikumos ir pat teikts, ka tribunālam šīs apelācijas jāizskata operatīvi. Tātad mērķis ir nepieļaut, ka lieta tiek nevajadzīgi vilkta garumā. Šīs mutvārdu sēdes laikā abām pusēm, gan apelācijas iesniedzējam, gan reģistrācijas komisāram, ir iespēja izklāstīt savu redzējumu, un tas mūs dabiski noved pie nākamā un, jāsaka, izšķiroši svarīgā jautājuma. Kā tad īsti pierādīt savu taisnību? Labi, tagad koncentrējamies, jo šī iespējams ir pati svarīgākā daļa. Neatkarīgi no tā, cik precīzi tiek ievērota procedūra, iznākums galā būs atkarīgs no tā, cik labi izdodas pierādīt savu taisnību. Tāpēc apskatīsim, kas tieši ar to ir domāts. Juridiskā terminoloģijā to sauc par pierādīšanas pienākumu, bet ko tas nozīmē reālajā dzīvē? Pavisam vienkārši. Atbildība par apgalvojumu pierādīšanu gulstas tieši uz apelācijas iesniedzēju. Citiem vārdiem sakot, tribunāls pats nemeklēs pierādījumus. Tieši tam, kurš pārsūdz lēmumu, ir jāsniedz pierādījumi, kas apliecina tiesības uz pastāvīgu uzturēšanos. Un te nav runa par 100% absolūtu pierādījumu, kā, teiksim, krimināllietās. Šeit standarts ir pēc ticamības pārsvara. Iedomājieties svaru kausus. Pietiek, ja izdodas tos nosvērt kaut nedaudz par labu sev. Ja var parādīt, ka ir kaut drusciņ ticamāk nekā neticami, teiksim 51–49%, ka tiesības pastāv, ar to var pietikt. Viss ir par varbūtību, nevis par absolūtu noteiktību. Un te ir labas ziņas.
Tribunāls ir diezgan elastīgs attiecībā uz pierādījumiem. To nesaistaties stingrie formālie noteikumi, kādi ir piemēram parastā tiesā. Un tas nozīmē, ka var izskatīt visdažādākās lietas – dokumentus, personīgas paziņojumus, pat no dzirdētā balstītu informāciju. Jā, un var tikt aicināt arī liecinieki, lai sniegtu liecības zem zvērsta. Šī elastība var ļoti palīdzēt. Labi, un nobeigumā apkoposim svarīgāko informāciju un apskatīsim dažus praktiskus resursus, kas varētu noderēt šajā procesā. Ļoti būtiski ir atcerēties, cauri šim procesam nav jāiet vienatnē. Noteikumi ir ļoti skaidri, kā redzams arī šajā citātā. Apelācijas iesniedzēju var pārstāvēt advokāts vai kāds cits pārstāvis. Tātad tiesības uz juridisko palīdzību ir noteiktas oficiāli. Tātad, vai jurists ir obligāts? Nē, nav. Bet vai tā ir laba doma? Bieži vien jā. Padomājiet paši, profesionālis zina, kā orientēties šajās sarežģītajās procedūrās. Viņš var palīdzēt savākt visatbilstošākos pierādījumus, izveidot spēcīgākos juridiskos argumentus, balstoties uz iepriekšējām lietām un kārtot visu saziņu. Tas var radīt milzīgu atšķirību. Labi, saliksim visu kopā šajā ātrajā kopsavilkuma tabulā. Paskatieties uz atbildības sadalījumu. Pirmie 2 posmi, iesniegšana un pierādīšana, tie ir pilnībā uz apelācijas iesniedzēja pleciem. Sēdes laikā abas puses izklāsta savu viedokli, bet gala lēmums tas ir tikai un vienīgi tribunāla ziņā. Šis ir labs veids, kā vienā atsmirklī aptvert visu procesa gaitu. Un lūk arī pašu tribunāla oficiālā kontakta informācija. Iesakam to saglabāt, ja tiek plānots uzsākt apelācijas procesu. Ja ir nepieciešama padziļināta konsultācija vai palīdzība, var vērsties pie speciālistiem rakstot uz e-pastu fung@legalhksrcc.com. Un nobeigumā viela pārdomām. Aizmirstiet uz mirkli par visiem juridiskiem terminiem un procedūrām. Kas ir tas viens pats svarīgākais pierādījums, kas patieši izstāsta tieši jūsu stāstu Hongkongā? Padomājiet par to. Varbūt tas ir kāds dokuments, fotogrāfija vai konkrēta atmiņa, jo bieži vien tieši šis personīgais elements, šis stāsta kodols, var izrādīties pati spēcīgākā veiksmes atslēga.